Čau! Šajā treniņā mēs izvingrināsim visu mūsu ķermeni. Tā būs kā tāda rīta rosme, lai tu varētu uzsākt savu dienu pilnu ar enerģiju, pozitīvismu un tādām kopējām foršām sajūtām. Tagad sāksim tāpat apsēdies ērtā pozīcijā, tā lai tu vari noturēt muguru taisnu un sāksim apjot plecus. Lielas apjoja veida kustības veicam. Un tāpat arī uz otru pusi. Uzliksim rokas uz pleciem un tāpat ar elkoņiem veidosim lielas apju kustības. Un uz otru pusi tāpat. Super. Tālāk iesim četrāpus pozīcijā. Nostāsimies četrāpus tā, lai plauksti ir zem pleca un celis ir zem gurnikaula. Un šajā pozīcijā uz izelpu nopaļosim muguriņu apaļu, kakls lejā atbrīvots un ielpā taisīsim kūkumu. Kakls skatās augšā, dibens gaisā un atkal izelpā. Kūkumiņš un ielpā izliekta mugura. Vēl pēdējo reizi. Yes. Tālāk paliekam šajā pašā pozīcijā un apļosim kāju. Celsim tad saliektu kāju caur priekšu augšā, uz sāniem izvērstā pozīcijā, aizmugurē un atpakaļ lejā. Tādu lielu riņķa kustību veicam. Augšā varat celt palīdzot ar izelpu, tad būs mazliet vieglāk. Ja jūtat vēderā, varbūt ir kāda saspringuma sajūta vai kaut kur jūtat, ka mazliet velk, tad to apļu kustību varat tādu mazāku veikt, ne tik lielā amplitūdā. Bet sāpēm nevajadzētu būt un noteikti nevajag mēģināt spiest cauri tām sāpēm. Tā, lai tas ir tāds patīkams process. Un tāpat apļosim kāju arī pretējā virzienā caur aizmuguri, sāniem izvērsta pozīcija un priekšā lejā. Super. To pašu darīsim arī ar otru kāju. Sākumā tad caur priekšu, izvērsta pozīcija, aizmugurē un lejā. Lielu apli zīmējam. Jā, un tagad to pašu otrā virzienā, caur aizmuguri, sānos priekšā lejā. Vēl pēdējo aplīti. Yes. Super. Tālāk atkal būsim šajā pašā pozīcijā. Izliksim vienu kāju ārā uz sāniem, tā lai pēdas skatās taisni uz priekšu. Un no šīs pozīcijas lēnām uz izelpu laidīsimies lejā. Un ielpā ceļamies augšā. Un šādā veidā lēnām pašūpojamies. Šeit jūs varēsiet just, ka kājai iekšpusīte mazliet stiepjās mierīgi. Šajā pozīcijā arī mazliet stiepjās iegurņu pamatas muskulatūra. Un vēl pēdējo reizi. Yes. Samainīsim kājas, izliekam otru kāju uz sāniņu un atkal izelpā ejam lejā un ielpā ceļamies augšā.
Vēl pēdējo reizi. Super. Tālāk iesim šādā te pozīcijā uz celīšiem un no šīs pozīcijas izliksim vienu kāju priekšā un izelpā iesim lēnām iekšā dziļā izkupienā. Ielpā atpakaļ augšā, izelpā atpakaļ lejā. Un šādi mazliet pašūposimies. Ja jūtat mazliet spiedienu uz celi, tad varat palikt apakšā spilventiņu vai sarulēt to pašu vingrošanas paklājiņu apakšā, lai vienkārši ir mīkstāks pamatiņš celim. Un tagad ieiesim izklupienā. Pārliksim roku pāri un pastiepsim sāniņu. Uzliekot šeit otru rociņu, šeit uz krūšu kurvi, uztaisīsim tādu dziļāku ielpu, tā lai jūs jūtat, ka šeit viss krūšu kurvis piepildās ar gaisu. Izelpā izplūst gaiss. Ielpā piepildās un šeit mazliet stiepjas sāniņš. Labi, tālāk izliksim otru kāju, tāpat priekšā un atkal izelpā. Ejam izklupienā, ielpā atpakaļ augšā. Pēdējo reizi ejam izklupienā, liekam rociņu pāri un stiepjamies, elpojot krūšu kurvi elpas dziļas, stiepjam mazliet sānu. Mēģinam caur tādu atslābumu, lai tas nav tā, ka mēs esam saspringušas, bet tāds atslābums. Labi. Es tālāk pagriezīšos ar skatu pret jums, un tagad mēs taisīsim to pašu izklupienu, bet uz sāniem izvērstā pozīcijā. Tad izliekam kāju izvērsti uz āru un ejam dziļāk izklupienā iekšā, tā lai celtis skatās ar pēdu uz āru un ielpā atpakaļ augšā. Atkal izelpā ejam lejā, ielpā augšā. Un vēl pēdējo reizi. Samainīsim kājas. Un uz otru pusi tieši to pašu izvērstā pozīcijā uz izelpu. Ejam lejā, ielpā augšā. Vēl pēdējo reizi. Labi. Tālāk no šīs pozīcijas lēnām celsimies kājās. Tad tālāk pieceļoties kājās, aizej pie krēsla vai pie dīvāna malas vai pret kādu kumodi, pilnīgi vienalga, bet tā, lai tu vari uzlikt rokas, nolikt kājas plati un tādā izelpā atslābumā ieiet lejā, muguru pastiept. Kājas turam tā diezgan plati un tādā mierīgā izelpās, tādā atslābumā, galvu arī atbrīvojot lejā, mierīgi paturamies. Šeit var mazliet
pagriezt ķermeņa augšdaļu uz vienu sānu, tā lai šeit tu jūti, kā rokas stiepjas sāns. Tāpat uz otru pusi arī. Vēlreiz uz vienu pusi. Un uz otru. Pa vidu atpakaļ. Jā, un tagad taisīsim kustību ar gurniem. Kad mēs mēģināsim, principā ceļi paliek gandrīz taisni, bet gurnu pārnesam no vienas puses uz otru. Tā, lai tā kustība ir tieši tajā gurnu daļā. Kāju varat mazliet saliekt līdzi, lai tā sajūta tāda vairāk būtu, bet principā stiepjās nevis kājas, bet jūs to sajūtu jūtat tieši gurnā, kā svars pāriet no viena gurna uz otru pusi. Čiks, čiks. Mēģinam sajust to sajūtu, ka tas ir vairāk gurns, nevis kājas. Jā, varat dažādos veidos pamēģināt. Arī ķermeņa augšdaļu līdzi mazliet pagriežot, arī varbūt ir mazliet vieglāk sajust to sajūtu tieši gurnos. Jā, labi. Tālāk, tāpat atspiežoties pret to mūsu krāslu kumodi vai kur tu atspiedies, izliksim vienu kāju uz aizmuguri un pastiepsim mazliet kājas īkara muskuli un ahilēju. Šie muskuļi arī mums grūtniecības laikā sevišķi mēdz būt saspringti no stājas izmaiņām un smaguma, ko mums jānes ķermenim, ir papildus. Tāpat samainam otru kāju. Tā, lai riktīgi papēdus pie zemes paliek. Vēl vienu reizi otru kāju. Un vēl vienu reizi samainam. Jo tālāk kāju jūs liksiet, jo vairāk stiepsies tas muskulis. Super. Tas tad šodienas treniņā būs arī viss, un lai tev izdevusies atlikusī diena. Atā!